Novembris pasaulē tiek atzīmēts kā plaušu vēža izpratnes mēnesis, tādēļ aicinām ikvienu ieklausīties ekspertu teiktajā, lai pasargātu sevi un sev piederīgos. Pasaulē plaušu vēzis ir 5. biežākais nāves cēlonis, viens pats plaušu vēzis. Eiropas Savienībā viņš ir 3. biežākais nāves cēlonis. Ik gadu Latvijā tiek atklāti 1100 jaunu plaušu vēža gadījumu, no kuriem gandrīz 80% 3. un 4. stadijā, kad ārstēšana apgrūtināta. Teju 50% 4. stadijas pacientu mirst jau 1. dzīves gadā. Jāsaka tā, ka smēķēšana joprojām ir galvenais riska faktors, bet gana liels pacientu īpatsvars ir nesmēķētāji, arī sievietes, arī pacienti. Arī zem 60 gadu sliekšņa. Visbūtiskākā problēma, ja runājam par plaušu vēzi, ir lielie mirstības rādītāji, kā iemesls ir vēlīna atklāta slimība. Cilvēks lielākoties dodas pie ārsta vien tad, kad izjūt jau sūdzības, kā klepus, aizdusa, krēpas ar asins pieaugumu. Tas nozīmē, slimība jau ir ielaista. Jebkurš plaušu veidojums ir jāuztver kā potenciāls vēzis, kamēr nav pierādīts pretējais. Un šāda diezgan agresīva pieeja ir tā, kas reālajā dzīvē glāb cilvēku dzīvības. Lai mazinātu mirstības rādītājus, pats būtiskākais ir ne tikai smēķēšanas atmešana, bet agrīna diagnostika. Īrijā mums ir ļoti veiksmīga pretsmēķēšanas kampaņa. Šobrīd redzam mazāk plaušu vēža gadījumu kā līdz šim. Mēs ceram ieviest skrīninga programmu cilvēkiem, kas smēķē vai kuri ir pārtraukuši smēķēšanu, veicot datortomogrāfijas izmeklējumu gadu vai reizi 2 gados, lai atklātu plaušu vēzi agrīni. Latvijā plaušu vēža skrīnings netiek veikts, bet tā nepieciešamību atzīst nozares speciālisti. Agrīni atklāt plaušu vēzi ir iespējams ar datortomogrāfijas skrīningu, un šādā veidā ir iespējams atklāt daudz vairāk pacientus plaušu vēža 1. un 2. stadijā. Un ieviešot plaušu vēža skrīningu, 4. stadijā atklāto pacientu īpatsvars samazinās līdz mazāk kā 10%. Savukārt bez plaušu vēža skrīninga vairums pacientu ir 3. un, diemžēl, 4. stadijā. Es domāju, ka viņi būtu liederīgi un noteikti nepieciešami, ja viņa tiktu veikta kaut kā tādā formā, kad viņa tiktu arī liederīgi izmantot. Ja to tā varētu panākt, ka tiešām šīs riska grupas veids skrīningu un viņi tiešām visi laicīgi nonāk pie torakālā ķirurga un nav nekāda aizķeršanās ar plaušu vēža konsīliem, viss ir ļoti, jo onkoloģijā ļoti svarīgs ir laika faktors. Ja mēs varam nodrošināt ne tikai skrīningu, bet ļoti raitu tālāko ceļu un visu speciālistu pieejamību, tad tam būtu ļoti liels pienesums, bet tam noteikti lēnītēm ir jāattīstas un uz to mums ir jāiet, jo kaut kādam progresam ir jābūt. Par to būtu jādomā. Eiropas Savienībā tas ir pateikts, komisija laikam arī to pateikts, ka būtu jādomā par skrīningu. Tās plaušu vēža skrīninga programmās mēs skatāmies uz to, vai cilvēks šobrīd smēķē, kad viņš ir atmetis, cik ilgu laika, un arī cik ir tie paku gadi, cik viņš daudz smēķēs. Ja ikdienā smēķē 1 paciņu cigarešu, tad 1 gads klasificējas kā 1 paku gads, un ja jūsu stāsts ir vairāk kā 20 paku gadi, tas būtiski paaugstina plaušu vēža risku, un tas ir tieši norādījums, ka būtu jāveic plaušu pārbaude ar zemes dēves datortomogrāfiju. As earlier as it's detected the cancer, the better are the chances that you can live. Jo agrīnāk vēzis ir atklāts, jo labāks izredzes dzīvot ilgāk. Šveicē mēs veicam molekulāro profilēšanu, kas ir kā zelta standarts diagnostikā, lai labāk saprastu, kāds ir plaušu veidojums. Lai piemeklētu individualizētu terapiju, tas ir ļoti svarīgs jautājums šodien, jo katrs veidojums ir unikāls un identificējot pareizo mutāciju, priekš piemērotākajām zālēm ir nozīmīgi, lai sasniegtu labākus terapijas rezultātus. Arī Latvijā ārstēšana kļūst pieejamāka, bet, protams, pilnīgu izārstēšanos var panākt tikai ar agrīni atklātu plaušu vēzi 1. un 2. stadijā. Tādējādi sasniedzot 5 gadu dzīvildzi pat vairāk kā 90% gadījumu.
Kopumā, protams, nevar salīdzināt dzīvību ar pirmā stadija, ja pacients būtu katru gadu veicis rentgenogrammas un izmeklēšanu un kontrolējies, izoperēts un vesels. 3. 4. stadija izdzīvošanas rādītāji, pirmkārt ir atšķirīgi, 3. ir labāki, 4. ir sliktāki, bet 4. stadijas plaušu vēzim tagad ir tik daudz medikamentu, ka ir, varētu teikt, tomēr tāda ļoti pozitīva virzība. Cita lieta, ka tas ir ļoti dārgi un, protams, būtu daudz ekonomiskāk sabiedrībai atklāt laicīgi, bet noteikti es gribētu visus nedaudz iedrošināt, ka 4. stadijas nesīkšu un plaušu vēzis vairs nav tāds pilnīgi 100% nāves spriedums.